Jo! Viņš dienas jau meklējām. Kas notiks, bro? Viņš dienas meklējām. Vienkārši gribēju apzināties. Tā, labdien. Sveiki. Tā. Jā. Jā. Sveiki. Jā, labdien, draugs. Labdien. Tu kā klājās? Nē. Kā tev? Man tev viens jautājums? Jā, droši, vairāk. Kā klāja, Mārtiņ? Es domāju, ka labi. Es domāju, ka jā. 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 Kā tu šodien iet? Kā šodien iet? Es domāju, ka principā labi. Man jau vakar atpakaļ. Pirmā gāze. Vienkārši arī jāpacēl, ka uz gāzi vecrīt. Viņš tev uzkāp. Zini gāzi? Jā. Cik tev vajag papūst tā gaisa virzienā? Tev acis viss tas darba. Es labies man. Jā, augstākās tiesas, tas zini, ka es esmu sasēdinājis. Es drīkstu pateikt. Tu drīkst, protams. Jā, zini, ka es esmu sasēdinājis. Un līdz ar to man kāpēc es šādi izskatos. Ir kaut kāds, jā. Tur taisni, domāju, redzēs. Ar Nielu Ušakovu, jā, ja saskaņas centru, jā, lobējais viedoklis ir saskaņā ar koalīcijas, jā, koalīciju, jā, tad kādu jautājumu budžeta ietvarā, tas ir pilnīgi pieņemams. Pirmkārt, sāksim ar to, kad koalīcijas režīms pakļaus sevi visnotaļ, jā, dažādākos aspektos, jā, man ir teicēts Mārtiņš. Un tad līdz ar to arī, jā, valsts kasācijas, jā, budžets, jā, valsts kasācijas budžets, jā, neiekļauj, jā, pilnīgi absolūti, jā, tikai, jā, koalīcijā veidojošo frakciju, bet tas ir pakļāvuma režīms ministra kabinetā, jā, nostājai pēc balsojuma rezultātu. Tad mēs zinām, ka tā ir vissmagākā problēma. Tad otrkārt, Nila Ušakova, jā, jūs ieminējāties par manām domām, par Artūru Skaimiņu. Es domāju, ka viņam tas virzītājs spēks varētu būt vairāk uz saskaņas pusi. Pirmkārt, jā, Artūrs, jā, paldies, jā, par alu. Jā, paldies. Jā, Artūrs, es atvainojos, jā. Jā, tātad līdzšanējā darbība, jā, ir respektīva. Un tad līdz ar to, kad varētu būt tas, kas saskaņas, kādā veidā es to uzsvēru, jā, par saskaņas centru, jā, ka tas ir, jā, it kā denacionalizētais viedoklis, jā, bet latviski, premonolitiski un atpakaļejoši vai vēl kāds savādāk, jā, citējoši, bet es domāju, jā, kad Artūrs Skaimiņu, jā, pat cik, jā, ievēlēja, jā, tautas, jā, galvas un vispārējais, es domāju, ka viņam šai personai, jā, pēc manām domām, būtu jārespektē, lai vairāk vai mazāk, jā, 1000, nē, bet kuru tur gadu SSSR. Atcerieties, savienotos satversmes sagrozītājs Staļins Tūmā, Pirzdams, kā tur bija. Jā, un tad līdz ar to arī samazinās arī bērndārzu skaits. Un tā ir vislielākā problēma. Gultas vietu samazināšana, es vēlreiz atkārtoju, jā. Gultas vietu samazināšana, gultas vietu pazemināšana, tas ir veselības, jā, ministrijas dotācija. Jā, tas ir sāpīgā tēma. Es vēlreiz uzskatu, jā, ka tā ir maznodrošinātā specifika. Un tad līdz ar to, kad arī balansējot tās priekšrocības, jā, kas varētu būt, jā, pēc kādas koalīcijas, jā, nostājas, jā, darbības, es domāju, jā, ka pirmām kārtām, jā, labklājība. Jā, pirmkārt, tās būtu, jā, kā jau es uzsvēru, jā, bērndārs, jā, režīms, bērndārs vietu skaita režīms, valsts budžeta garantijām, pēc bērnu nodrošinājuma skaita palielināšanas. Nevis, jā, šmīga, jā, seko skolniekam, vai vēl kādām. Jā, un tad vēl kāds. Māki dziedāt, jā. Klavieris jau spēlē. Tev jau visi prasa normāli. Nē, tu vari paģērāt, kādreiz dziedāji Angurā. Es
Pēc 100 gadiem piebalgā, tu domā? Tas bija Gabals. Zanai Burnickai patīk Normons, Rudls. Es viņai saku, man ir jābūt ir balsī, man nav šodien tāda, es nevaru aizēju uz to tuneli, es izmantoju šā situācijā. Es esmu pateicīgs kuram cilvēkam, kurš man iemet. Vai vienalga, kā es atrastu. Visi redz, ko tu domā. Arī dziedāji, tu ne? Kāds, vismaz, jo es personīgi, es drīkstu, personīgi, es cenšos tā jau nedziedāt. Līdz 5-6 eiro, ja man baigi līdz mājām aizbraukt, tad gan es baigi ilgi dziedu. Bet personīgi, ja gadījumā, kas ir uz manīm attiecināts kaut kādā, tādā. Jā, sapratu. Tad pēdējo aktāru dziesmu koncertu sniegt. Bet tev jau māte... Te kaut kāds bērndārs ir. Kāpēc tu apsalpājies? Jā, Te kaut kāds bērndārs ir. Jā, jo saskans... Jā, es dotu priekšroku saskans centram, jā. Par Gazprom aizmirst. Es vēl vēlreiz atkārtoju. Par Gazpromu lūdzu aizmirst. Latvijas mežu dotācijas kasācija ir tikai pēc Vladimira Putina. Ko tu man var iedot? Tāds zinās. Bet vienalga, jebkurā gadījumā Gazproms, Latvijas dzelzceļš, nafta neinvestē. Specifikāli ko daļu Latvijas resursam. Latvijas resurs, valodas fonda, diapazonā, kā jūs teicu, kaut ko vakar, arī kādam mobilēm. Pilnīgi, tas ir Valda Dombrovska pilnīgākajā priekšrocībā. Tā ir atbalstām programma, es nezinu, kā no otras puses, jeb no tās puses, kāds savādāk žanru raugoties, kā tas būtu. Es domāju, ka neviens cilvēks, es runāšu latviski, neviens nav tik liels idiots, lai aizņemtos 13,18 miljārdus. Cik daudz? Jā, 13,18 miljārdus. Es drīkstu miljārdus. Tagad nebūs miljārdi. Viņš filmē. Kurš, ir tik idiots, lai 13,18 miljārdus aizņemtos pēc seguma. Tas ir lieki. Segums, Valda Dombrovska režīms, finansiālais uzskats, ir pilntiesīgs, ar uzskatu rezonanci, Tas ir mans uzskats, es atvainojos. Protams. Tas ir mans uzskats, Es domāju, ka... Latvija, es saņēmu gribēju, kādā kamerā pateikt. Pēc manām domām, Latvija ir pilnīgākajā organizācijas apstāklī, kas nodrošina finansiālo struktūru. Un tas pamato Valda Dombrovska rīcību pēc manis, es atļaušos vai izteiktā, jeb domu jēdzienu. Es atļaušos, Es ne tā teicu, ne šitā teicu, Un tad vēl kaut kas. Kā domā, kas to Ņemcov novāc? Kuru? Ņemcov. Kas ir Ņemcovs? Kaut kāds Boris Ņemcovs. Maskavā. Maskavā tas opozīcija. Opozīcijas līderis, opozīcijas līderi, ietekmi pret krieviskā Ukrainas sistemoloģijā, bet pret krieviski, pret resursu, opozīcija, Krievu respektablais NATO piegājiens ir Vladimira Putina doma. Es tev vēlreiz atkārtoju, tagad filmē, Vladimira Putina doma. Un tad tā ir ļoti, ļoti bīstama pakāpe. Es drīkstu. Ļoti, ļoti bīstama. Līdz ar to, kad trīs savienojušo valstu kopējā saistībā bija piedāvājums no manim, par cik es esmu Jēzus dēls, noteikti NATO aizsargs, noteikti Krievu valsts instalāciju domu. Es atvainojos ar izteicienu. Neaizskar, jo es esmu spējīgs ietekmēt jebkuru lidmašīnu gaisā un jebkuru ārējo štata zonu.
jebkuru. Jā, tas ir vienkārši ar atmiņas zudumu. Vienkārši iedomājos, ka lidmašīna lido. Nu, lido. Jā, es viņu paņemu nāku. Es viņu vienkārši nāku. Tas rujies, kā saka. Tas pats jau tas Francijā, ne? Nē, es saprotu, pie Maksimas, es vēl vēlreiz atkārtoju, es drīkstu. Protams. Pie Maksimas traģēdijas es neesmu vainīgs, noteikti ne. Tas vienkārši tas tā notika. Busiņi, kad lido no kraujām, tā nav mana vaina. Es nezinu, kāpēc tas tā nav. Viņas lidmašīnas. Vienkārši tas tā Tas pilots pats gribēja nosisties. Jā. Varbūt. Ko tu domā par to, ka Nils Ušakovs pacēla cenas sabiedriskajam transportam? Sabiedriskajam transportam ir atbilstoši vagonu samazinājumā. Bet tur nav samazinājums vagonu. Tātad mēs saprotam, ka elektroenerģijas tarifs regulē. Jā, sistēma. Atvērtais tirgus ir pirmkārt sāksim ar to, ka atvērtais tirgus pēc rezonances skatījuma tātad Latvijas Energo priekšlikumu, asociācijā būtu priekšnosacījums, es vēlreiz atkārtoju, samazinājumu. Ja jūs uzsverat, teiksim, atvērto tirgu, tad Latvijas Energo, jeb kapacitātes režīms neatbilst pilnīgi absolūti, režīmu stabilitāti. Tas es gribēju ar to sacīt to, ka man šmigu neaiztikt. Tu dzer? Aliņu Dažreiz nepaskaties. Ko tu dari? Nepaskaties. Cilvēks. Es drīkst pabeigt. Jā, protams. Un tad, es domāju, ka sabiedriskā transporta režīms Rīgas nodaļā, viss, kas ir atbildīgajā administrācijā, ir pilnīgi privātisma nostājai atbilstoša darbība, kas paredz atbilstošu vārdu salikumu. Rīgas satiksme. Pilnīgi es kā iespējamais klients, kādu tramvaju izpildījumā, etalonu, pircējs, es esmu pilnīgi apmierināts pie Gogoļa ielas esošās Maksimas, es atvainojos ar reklamām, Maksimas esošo autobusu skaitu. Un tad paaugstinājums ir ierobežots tikai tam dēļ, kad vienkārši administrācijas sastāvs. Tas administrācijas sastāvs, es to domāju, Nila Ušakova kungs, es biju domājis to, kad prasība rezultāts. Rezultātu apvienojums. Rezultātu tur ir. Saprat? Kas tā bija tie sarkani Daugavā? Tā noteikti nebija Bogdanova. Kas tu sev vienā video teici, tu sazāļot? Jā, mani nosita. Bija tā? Jā, pilnīgi absolūti, mani nosita. Manis, kā sacīt, jāsaka, no Rīgas centrāla tirgus. Viņiem pateica, vienkārši piebraucot, vienkārši izteica, ka kāda sieviete zvanīja, ka jūs esat morāli kādu sitis, lecis no tilta. Cik ir nepieciešams, lai cilvēku nosist? Pēc 96. Veselības ministrijas kabineta izdotā panta, lai cilvēku nosist. Es atvainojos, cik ir nepieciešams? Vienkārši sazāļotā produkcija, vienkārši nostrādātā sazāļotā produkcija. Tas, es domāju, tas ir saprabīcētiem faktiem. Gadījumā. Un tad ir pilnīgi, es domāju, ka es Rīgas domas atbalsta budžetā noteikti skatos, kā pēc jūsu jautājumu izteikumu. Ko es esmu dīmē? Tur bija arī dibenu lieta un vispār, bet es domāju, cik man ir jāizdara, lai es mazāks. Bet par Nila Ušakovu paaugstinājumu cenu rezultātu, es domāju, tas ir šīs varētu būt perspektīvas redzējums, un tad es domāju, ka tas varētu būt pilnīgi iekļaujošs Rīgas atbalsta fondā, kas neparedz nekādu apstākļu pēc mazākums. BAM, kas nodrošina apmierinājumu detaļu un apmierinājumu detaļu, un tad līdz ar to vagonu skaita samazinājums pēc paaugstinājuma īsumā ir sloga detaļa. Sloga detaļa, jā. Sloga detaļa.
pēc manām lapas. Varbūt varam beigt uz kādas tāds gaišs nots, kad dziesmas. Es domāju, ja tas Pa visiem. Mēs varam visu kopā vārdus. Kā tev tagad nāk galvā? Mičs Jūrs īpā boz noteikti, bet es viņu nevaru nosaka. Jā, man nosaka. A tu plānies to ar Diemžēl vai par laimi mani asins DNS, jā, paraugi, jā. Tad līdz ar to manas DNS, jā, kāda sieviete, jā, vienkārši pretlikumīgā pretiesiskā veidā izņēma. Nu, tas ir novilni. Jā, un pēc tam ievadīja savā. Un tad jūtās tagad šī te kamera. Lai viņi jūtās vainīgi. Jā, nē, viņi jūtās baigā kamera tagad. Ahujēnā, kā tagad. Afigēt vienkārši. Bet tu zini, kas pēc tam notika? Par slepkavības mēģinājumu izdarījumu, jā, 1., 2., 3., 4. darbības rezonances apsūdzības variācijā. 1900 tādā dzimušā šitādā, pēc tam bija par šito te. Par to lems Rīgas baigā. Es atvainojos, lūk, jūtās baigais telefons. Vienkārši mani DNS, vienkārši manus DNS vienkārši savā ievadīja, vienkārši nopizdīja, pateica, ka es lecu no tilta, to, cik atliek pierakstīt, kā jūs teicu. Un vienkārši tagad jūtās, visu zinošā, visu. Bet man jau tur nav ko darīt. Man jau tur bez problēma. Bet tev talants tik un tā ir. Es nedomāju, ka kāds varētu. Es tā ceru, lūdzu, kāds apstipriniet, ka manā vietā tiešām ir kāds cilvēks, kurš nemāk runāt. Apstiprinu. Aiziet, jā. Kas tā bija? Tu Edārs ir tas simtkārt galvā? RTV, jā, es zinu. Es par šo te mājaslapu esmu informēts. Es drīkstu. Es par šo te mājaslapu esmu informēts. Pilnīgi absolūti, es ko gribēju kameras priekšā pateikt, kad pilnīgi absolūti nekāds sakars ar LV bankas kontiem Lūdzu Edgaram Aivaram, Artūram Lapinskim, pilnīgi absolūti ejiet garām. Es esmu Mārtiņš Grīcmans, nekādā gadījumā nesniedziet, nepārdod. Manas nofotogrāfijas, fotogrāfijas, jā, pārdod un visu pārējo un tā un šitā. Tas nav labi. Lūdzu, nepērciet. Mani var sacīt zeltzītīgs tunelī. Es esmu pieejams gandrīz jebkurai meitenei, man nav pilnīgi nekāda problēma. Es vispār nesapratu, kāpēc tur viss tā sistēma tāda arī bija vai nebija. Bet lūdzu, ar RTV mājaslapu man nekāda sakara nav. Vienkārši es biju lielā bute. Es biju lielā zivs, lielais sniegums, un tad viņi līdz ar to arī viņi prasīja komerciālo pakalpojumu. Viņā daļai Par reklāmu. Daļai devīm kļuva populāri. Pirmkārt, sāksim ar to, kad Edgars un Aivars žurnālistikas mistika. Kā mistika? Kādā ziņā? Filmas taisa, viss kārtībā. Es nedomāju, ka ar šādu fotokameras palīdzību un šādām zināšanām par šādu te aparatūru varētu 2 gadus veidot kādu videoklipu. Es tādu videoklipu, es atvainojos, režisoriem visiem, kas skatās šo te, vai neskatās. Tas ir vienalga. Es atvainojos, lūdzu, nekāda darīšana man nav ar LV bankas, un jebkurā gadījumā ar šādu te veidu aparatūru īsfilmu metrāža ir iespējama pilnīgi un absolūti dienas laikā. Pilnīgi nekāda darīšana nav ar vagoniņu daudzumu, ir tikai, rezultātu sistēma un tur tādā veidā. Tie ir mani uzteikt, bet lūdzu, pasakiet, ka lūdzu, RTV nav. Tas, jo... Tas tā ir. Jā, jo es varu... ne jau tas, ka kādam kāds labums, vienkārši sabiedrībai es gribu sacīt, vienkārši vienalga, kas skatās vai lapustē vai vēl kaut ko. Nekāda sakara man
Nav ar Latvijas mobiliem telefoniem, nedod Dievs. Iedomājies, jā, viens pīkstien, nullīte, un pat uzpīkstināt nevar. Nē, es atvainojos par godas cienas aizskašanu, bet es dodu priekšu. Jā, priekšu. Atceries pēdējo video, ko es tev kafejnīcā filmēju? Jā, tu redzējis sevi tavā telefonā. Tev tiešām ir simkarte? Nē, jā. Cik tur ir? Es jau kā teicu, DNS mani. Bet kā tev tās? Un kā tev tā simkārta? Simkārta, es nezinu, kreisajā pusē vai labajā manī. Kā viņi tev radās tur? Kā tur ir tas? Mēs noskanēsim. Absolūtā dzird, jo, jā, es esmu mobilais telefons, jā. Kā, man pārbaudīt? Caur Instagram man teica, ka esmu. Absolūtā dzird. Šitai te? Nu? Tu sevi redzi? Jā. Simkarte. Kurā vietā viņi ir? Sevi redzi? Jā. Kurā vietā viņi ir, Mārtiņ? Kurā vietā ir tā simkarte? Baigi jocīgi. Kaut kas neštīmē, ne? Kas to rāda? Jēzus rāda? Rāda Jēzus? Bet caur mobilu. Nē, zini kā, man liekas, tur ir samontēts viss. Bet klausies, bet es jau viņam teicu īstenībā, ja es tagad, tagad ieslēdz Instagram vai kaut kādu, es kaut ko daru vai nedaru? Var redzēt caur mobilo? Pagaidiet. Jo bija brīdis, ka varēja redzēt. Tūlīt, pagaidi mazliet. Nāks mirklīs. Bet tu var redzēt? Nē. Tagad. Es ko daru? Tagad? To nevar. Ko? Galvu krat. Jā, vēlreiz kratat. Nē, pagaidi. Tagad ko es daru? Rādat uz šie. Nē. Kamera noliec kaut kur tur. Arī. Arī? Arī. Nē. Ka tu neko nesaki. Skaties, kā filma. Nē. Uz manu pusi nerā. Neskaties. Jā. Uz savu. Rādie pirkstu. 3 pirksti. 3 pirkstiem. Ar 3 pirkstiem. Jā. Tā ir simkārta. Te ir parādās. Tu vari iet policijā sūdzēties, ka tev kāds ir pretiesiskā pretlikumīgā darbībā ir ielicis galvā simkārti. Bet Tā ir īstenībā labi Es domāju, 12 Bet tas ir varbūt labi. 12 gadiem iekšā Pagaid. Nu, vēlreiz. Nestāv, tagad tu stāvi. Vēlreiz. Kas tas stāv? Tu tagad kas? Tu kas stāv? Tu stāvā, tu biji pie stāvā pirkst. Ko? Es redzēju, ka tu biji pie stāvā pirkst. Kā to var Instagramā? Ko var redzēt? Izkaut kā? Pakusēt, redzēt. Izdiet, redzi sarkanis strādās. Tu tā ieskaits cipā. Kā to var? Pagaid, es tagad paiešu. Nu jā, pai. Kā? Ko es domāju, piemēram, tagad? Ko es tagad redzu? Tad nav kā. Tas ir labi. Ko tu dari, bet... Ko tu dari? Jā, redzēt var, bet iekšā tavā pasaulē mēs nevaram. Tu ej un kā? Fiziski garīgo pasauli mēs neredzam. Un kā moška man arī var redzēt? Kāda Instagram? Kaut kā dāram. Kāda Instagramā auditorija, ka, piemēram, 3,5 Kaut ko varam, varbūt. skatās preties pretlikumīgi, ko tu dari? Jā, tieši tā. Var iet sūdēt visi Tele2 okārtas, visi būs cietumās 12 gadiem. Kā arī Instagramā, jā? Jā, Instagram. Jā, bet kā tas ir iespējams? Kā, es esmu mobilais telefons, es saprotu. Tev ir simkarti galvā, vai ne? Viņa raida signālu Sputniku, un Sputniks raida visiem telefoniem. Nils! Paldies! Jā, paldies! Bet, tad sanāk tā pie aks, To neviens nezina. pie aks dobumā. Kā, nu skaties, rādi. Ne, nu klausies, nu labi. Nu jā. Tā ir saule vaļās. Tev jāapgriežās. Apgriezies. Tā ir valpēt. Apgriežās, jā. Skatās uz zīmi. Iet prom un skatās uz zīmi. Skrūvēt, iet pudeli. Sēnās skrūvēt.
Nu, atnāc, noskaidrosim. Varēja redzēt, ka tu lēnām šļūvē ciet alu. Jā, bet ko es pēc tam darīju? Skaties uz dzēri. Tu dzēri, pagriezies, skaties stabu, lēnām šļūvē ciet alu. Nē, bet vai es uz mašīnām skatījos vai nē? Skaties. Nu, tas tur Tur jau bija. nebija mašīna. Trolēbus. Nu, vai tu redzēji? Uz trolejbusu Nav tik liels skaties. diapazons, var redzēt tikai tev. Amplitūda nebija, nē. Bet kā mani var... Ģeometrs Uz fiziski. puķis rāda signālu, viņš rāda signālu visiem 3,5 miljoniem telefonu. Tad jau atcerieties, ka protams. Tev vēl labāk. Tā ir jaunā izklaide, cilvēki mājās sēž skatās. Tagad nokrīt alu. Bet tas jau tur. Lūdzu, neafaino Walter. Nē, tā teikt. Tas ir alu, tas ir bams. Kā jūs domājat? Ja Sputniks raida, viņš ir tī, šitais, ne? Bet tu skaņas nedzirdi. Nu, es vispār Tī. Man šeit zin, kas? Tev darētu, es nezinu, dabūt lejā tas Sputnik. Nē, nevis Sputnik, bet kur varētu būt? Nu, tu paņem tādu grīlē, tu skaties. Nu, tas, es nezinu. Tagad klausies, parādi. Nē. Šitien te? Šitien iet. Varētu tā būt. Jā, šitien. Jūti? Jā, uzreiz parādi. Rekur, šitien te? Jā, šitien. Paga, tagad noņem nost. Un tagad vēl vēlreiz. Nu, vēlreiz. Šitien. Jā, tu jūti kaut kas? Jā, uzreiz bumbulis. Jā. Padziedam. Tā, Nils. Davai, beigsim. Paldies, tu biji kamerā. Reiz dzērām. Jā, tieši tā, man nāca signāls šeit. Kad tu biji tajā startē kustībā? Mārtiņ. Pretties kā pret. Mārtiņ, Tu zini šo dziesmu? Zini šo dziesmu? Kā toreiz dzērāmies, lai žēlīgs Dievs tā klāt, un alus mūsu tukšojām, un kliki peldējām, un ilgi dziedājām, līdz rīta gaisma attausīs mums rīt. Kā toreiz dzērāmies, lai žēlīgs Dievs tā klāt, un tā kā alus mūsu tukšojām. Un kliki peldējām, un šodien dziedājām, bet tikai šodien zināms mums tas būs. Un to tikko redzēt 3,5 miljonu cilvēku. Reiz dzērāmies, lai žēlīgs Dievs tā klāt, kaut kāds sienēs. Jā, tas ir viens. Puķis tur viens, cik darīja. Kas tas, kā viņš sāk? Šitais signāls nebija. Nē, pagaid, nostājies. Pret sienu tev jāstāv. Un skaties uz priekšu, ka nejūt tagad neko. Šitam bija duriens. Bet pirms tam te? Jā. Nu, tas ir interesanti. Es nezinu, viņš tagad jūt, ka te ir signāls. Nē, sākumā bija pie acis. Viņam pirms tam bija te? Tam arī? Tā ir tāda kamera, kas kustās pa visu tavu seju, jo viņa, lai tu viņu mainās. nevarētu atrast. Mārtiņ, viņa mainās. Jaunā tehnoloģija, Mārtiņ. Kāpēc domāju ar etalonu? Lai tu cilvēki redzētu, kur viņi pīkstina, kur viņi brauc, kur viņi Tu nebrauc. padomājies, ko viņi caur sputiem izlaiduši to tur. Caur puciem? Jā. Nu, pizdzets, Mārtiņ, ne? Jomtoju mani, sevi var redzēt. Tagad to redzēt. Kā viņi sauc, pagā? Tas ir MG1, jā? 2K8. Nu, kaut kā tur. Viņam ir precīzais nosaukums. Man ir precīzies atkal. Mārtiņ, cito dziesmu? Jā, Skatātos. Pagaid, kāds tev ir telefons? Jā. Mārtiņš Grīts, Instagram Mārtiņ, varbūt nojam lejā tunelī uzdziedāt. Šitain, jā? Man liekas. Nojam lejā padziedāt. Fību un citu parītos. Man šitain nav. Nojam, lejā, nodziedam. Labi, Mārtiņ. miļie draugi, paldies par informāciju. Šīs jau dziesmu jau varēja vēl. Informācija, un līdz ar to darbība jātiek redzama. Nīls zin, ko viņš ir. Nils zina, par ko viņš. Latvija, Amerikā, saimai vesela telpa, Mārtiņ Grīts. Video fails. Nē, bet nopietni. Esi bijis saimā. Tur ir tā telpa, kuru nevienā nelaiž. Bet viņam no tā... Nekādu labumu. Tu zini šo dziesmu? Es pazinu.
Pēdējie vārdi. Jā, pēdējie vārdi. Nu, paldies par uzmanību un jebkurā gadījumā tās personas, kā šādi rīkojās, es atvainojos par šito nekrietnību, nekaunību. Es nezinu, kā viņi vēl varētu nosaukt. Bet tu jau rītā tāpat neatcerēsies. Viņi neatcerēsies pilnīgi absolūti Viņi paši. neko. Paldies. Uztaisam pēdējo kopbildi. Labi. Jā, kopējo bildi.